Kaiseki un visādi brāļi pasūtīts gatavi no mūsu netālajiem kaimiņiem poļiem. Palūdzes viņu sastēlēju. Par kvalitāti nerunāsim, par to cenu viss ir tas, kas ir. Virtuves modulīts. Šitādi te priekšautiņi, plus kaut kādu gaismiņu ieliksim. Lai mums tur viss tā seksīgi būtu. Stāsts par ko? Es tagad pastūmu nost, lai dabūtu klāt un skumīši tā penicilīna bedra izskatās. Tas viss ir sapelējis, tas ir ritīgs pējums lānis. Ko es ar to gribu teikt? Nu, kad redz, ir lieli mūri kaut kādi, vasarā ir tā kā kondicionētā telpā. Visi baigi forši, bet mitruma arī baigi labi akumulē. Un tā mēbele bija piestumta klāt un priekšā ir pielikts cokols. Un attiecīgi nenotiek gaisa apmaiņa. Būt kādam nodara. Tādas te kļūdas, redz, nevar pielaist. Gaisam ir jācirkulē ar visu to, ka viņš te ir šitāds efektīvs, teiksim tā, nelīdzens. Ar to ventilācijai nepietiek. Rezultātā mums te lejā ir pat peļķe. Jo siena te visi savs, visi kā ir čotka. Te vispār nav čotka. Nu, un ko darīt? Nu, ko darīt? Nu, ir jāatstāja kaut kāda distance līdz siena. Varbūt pietiek ar restēm cokolā, un vislabāk būtu vispār tagad tās kājiņas samainīt pret kaut kādām dekoratīvām, tur vispār neko nelikt. Ko es izdarīju, tās aizmugurs, protams, ir pagalam. Pat kaut kādas ventilācijas caurumi te ir kaut kādi bijuši, nu. Te redz, ir vistrakāk, nu skumīgi. Uztaisīja tādas vienkārši detaļas, uzliks katram skapītim augšu apakšu, lai tur kaut kāds saturs ir. Izjauc atkal kārtējo reizi ārā, jāuzskrūvē ir augšā, apakšā, lai tur viss vēdinās. Jāatstāja ir apakšu bez nekā. Izlietnes skapītim tieši tas pats stāsts. Nu, un cerams, kad ar to būs līdzēts. Nu, tāds skumšs stāsts mums te ir gadījies. Tā teikt, mācamies no kļūdām, pēc secinājumus. Viņiem patīk stāsts ar laimīgām beigām. Cerams, ka šis arī būs tā. Tādas te vietējā būvmateriāla veikalā atradām un pielikām. Aizmugurē tagad ir šitādi caurumi uztaisīs lejas, salika, lai visu tur elpo, gan šitam blokam, gan arī šeit melnajā tumsā ir tādas divas lejas. Nu, cepeškrāsnēs tur aizmugur nebija tāpat. Šķirbas no malām ir šķirbas. Cerams, ka tas viss izveidināsies un kaut kad izžūs. Brauc pielikt panelīti. Pulkstens jau ir mums 3:30. Nu, reizēm gadās arī tā. Visiem veiksmīgi!